Nu, labrīt. Labrīt, mūsu šī rīta viešņa ir, es nezinu, kā pareizi pateikt, Elīna Furmane vai DJ Ella? Es domāju, ka var teikt gan tā, gan tā. Elīna Furmane, DJ Ella. Uz leju to mikrofonu? Jā, vēl uz leju. Un vēl uz leju? Jā. Es pieregulēju mikrofonu. Jā, jo redzi, ir dziedamie mikrofoni un runājamie. Šitais ir runājamais. Šis ir runājamais mikrofons. Elīna ļoti ilgu laiku jau dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs Losandželosā. Un tagad es saprotu, uz ilgu laiku es arī Latvijā. Es jau esmu Latvijā aptuveni kādu pusotru mēnesi un būšu vēl mazlietiņ. Man būs jāizskrien uz Losandželos atpakaļ septembrī kaut kad aptuveni. Aizšaus līdz Losandželos. Aizskries uz turienu un tad jau drīz atkal būs atpakaļ. Bet doma ir tāda, ka varētu dzīvot šeit pusgadu un pusgadu tur dzīvot, jo braucot uz Latviju pēdējos gadus manam partnerim mums ļoti šeit ir iepaticies un mēs mīlam Latviju. Brīnišķīgi. Pirms mēs ķeramies klāt tavai jaunajai dziesmai un runājam arī par Rīgas svētkiem, es gribēju tev pavaicāt, mūsu šī rīta tēma, ko mēs apspriežam ar klausītājiem, ir nepateikšanas māksla. Kādi ir tavi novērojumi dzīvojot tur? Vai cilvēki ir drošāki teikt nē? Vai tev ir ko salīdzināt? Divas dažādas sabiedrības. Vai tu esi pateikusi nē un tad sākas kaut kas interesants? Zini, man joprojām ir problēmas pateikt nē, un tas lielākoties ir saistīts ar kaut kādiem pasākumiem vai ar kaut kādiem darbiem. Kad tev zvanu un saka, Elīna, vai tu varētu atnākt? Vai tu varētu vai uzstāties, vai atnākt, vai kaut ko izdarīt, un par brīvu, jā, un tad man iestāst, kad vajag tā. Bet, jā, man tiešām, divvārds ir joprojām problēmas ar to. Bet atšķirība starp Ameriku un Latviju ir tāda, jā, kad Amerikā viņi tā diezgan easy, viņi tā ne un viss, un tā nav nekad. Pat nepaskaidrojot īsti. Un pat nepaskaidrojot, not a big deal, un don't take it personal. Jā, neuzstot to personīgi, tas nav par tevi, tas ir par mani, jā? Jā. Tev ir gadījies, kad es pateikt ne un pēc tam nožēlot? Es tā uzreiz īsti nevaru pateikt. Tad jau nē. Bet man liekas, es nezinu, ja tu zini, ka tas ir tāds 100% nē, tad pasakot nē, tu neko nezaudēsi. Vienkārši tā iespēja, vai kas tur nav paredzēts tev paies tev garām. Kāpēc lieki tērēt laiku? Labi. Lieliski. Tad mēs pēc brītiņa... Būs kāds pirmatskaņojums rādījos konto ēterā Rīgas svētku sakarā. Mūsu šī rīta ciemiņš Elīna Furmane ir DJ Ella. Tu arī turpini stāstīt savus stāstus par nē. Mēs pēc brīža tad paturpināsim sarunu ar DJ Ella. Un arī pēc kāda brīža tu dzirdēsi to, ar kādu dziesmu Ella ir atnākusi ciemos šodien pie mums. Bet pagaidām šis. Radio Konto. Ir 9:42 minūtes par godu Rīgas 824. dzimšanas dienai. DJ Ella, jeb Elīna Furmane, ir atgriezusies ar jaunu singlu Rīga Gavilē. Tāds spilgts, enerģisks, svētku sajūtām piepildīts skaņdarbs, kas iemieso lepnumu par mūsu galvaspilsētu. Un kas ir interesanti, dziesma, kas pirms vairāk nekā 10 gadiem nekur oficiāli netika izdota, bet jau kļuva par naktsdzīves fenomenu. Tagad iegūs mūsdienīgu skanējumu un arī krāšņu videoklipu filmēt Benjamiņa namā un Alberta ielā. To tad var sameklēt YouTube. Bet pastāst, Elīna, par to dziesmu. Tiešām pirms 10 gadiem? Bet vairāk nekā pirms 10 gadiem tas notika. Bija tāda apvienība ar nosaukumu Flying Mice, divi DJ, Niks Justīnovs un DJs Rais. Un bija tāds klubs savu laiku Nautilus, uz kuru visi stilīgi gāja. Un tur šo dziesmu vipiņā augšā ļoti bieži spēlēja, un vispār starp tiem DJiem tāda dziesma sāka cirkulēt, bet tur kaut kā beigās sanāca tā, ka to dziesmu neviens oficiāli neizdeva. Un tā arī viņa palika kaut kur karājoties gaisā. Un tagad tāda undergrounds reāls. Viņa bija tāda hausīga, tāds undergroundīgs. Šī versija ir tāda vairāk mana versija. Tur ir jauns pantiņš un jauna rapa daļa pierakstīta klāt. Tikai tas viens samples Rīga Gavilē ir paņemts no tās vecās versijas. Bet bija interesanti ar šo dziesmu. Pie manis nāca zīmes. Un tās zīmes bija tādas, es atbraucu šogad uz Latviju, un es skatos, iebraucu lidostā, braucu cauri Rīgai, un tur tie lielie plakāti. Rīga Gavilē, Rīga Gavilē. Es domāju, nedodies, viņi man tiešām jau sagaida tā. Jo tas ir tas gabals. Tas gabals, bet, protams, ka nē, tas bija saistīts ar skolēnu jauniešu dziesmu svētkiem. Un tad es tā domāju, labi, zīme numur 1. Un tad pirms tam pagājušo vasaru arī bija vēl zīmes. Man draudzene Aija Andrejeva atsūtīja mazu tādu video, ka viņa ir ikšķilē vienā restorānā, un tur kaut kāds DJs to dziesmu izvilcis to veco versiju un spēlē. Es domāju, kā tā var būt, kur tā versija vispār ir? Un tad es aizgāju uz vēl vienu pasākumu Rīgā, un tur atkal to dziesmu nospēlē. Es domāju, klau, zīmes visās 3 zīmes pēc kārtas. Jā, ir jāizdod atkal. Tad pirmatskaņojums rādījos konto ēterā Rīga Gavilē. 9:45 minūtes. DJs Ella šodien viesos ir.
Ella, jāsaka DJs Ella vai DJ Ella? DJ Ella, Elīna Fūrmana, Okay. DJs Eļa. Right.